Šis ir podcasts Stereotips. Ar jums kopā Uģis un Matīs. Rēcīgu klausīšanos. Čau! Čau visiem! Esam klāt ar 14. epizodi. Un šodien braucot pie tevis, domāju, ka šī būs, šī sanāk pēdējā vasaras epizode mums palielinām. Laikam jau, ja vasara skaita kā augusts, ja? Nākam piekdienas skolu. Un viss, atpakaļ. Puķis, 1. septembris. Ar puķiem iemest. Varēs uzpīpēt pie skolas atkal. Jā, tie, kas ies. Un būs puķu cenas augšā droši vien. Nopērts tagad jau ieliec saldētavā. Vai ne? 100 punkti, ka tā būs. Bet tas tā. Paskrēja nemanotā vasara atkal. Nevar jau teikt, ka uz mums tas neatiecās, bet labi. To mēs rudens epizodē pirmajā izteiksimies. Es pagājuši... Pagaidi vēl. Es gribu pārtraukt tev. Es laikam redzēju, ka 1. septembrī nebūs vajag pa brīvu braukšanu. Nē, tieši būs. Būs? Jo bija jautājums, vai būs Rīgas svētkos tā braukšana pa brīvu, un tad tur Rīgas doma vai Rīgas satiksme iekomentēja, ka Rīgas svētkos nebūs, bet būšot tieši 1. septembrī. Super, braukāsimies. Jā, pavizināties. Pļaunieki Rīga, pļaunieki Purcems. Kur kaut kāds tālākais maršruts, kur garākais. Bolderāji. Es zinu, ka kādreiz gāju uz Vangažiem. Jā, Rīgas satiksmes autobusu. Man liekas, ka gāja uz Vangažiem, bet man liekas, ka tagad... Tā jau var aizbraukt uz Muciniekiem pat varbūt. Jā. Es nezinu, tagad es neesmu skaties, bet kurš ir garākais tāds maršruts, kur, pēc kilometriem tieši. Tas būtu interesanti. Roadtripā Rīgas satiksmē pa divīti. Tur jau, man liekas, kaut kā tā karta nopērts uz 1,5 vai cik tur 2 stundām, laikam, to braucienu. Jā. Tev beidzās, ko es piepīkstu. Vai ne? Tu esi tik tālu aizbrauc, ka beidzies laikam. Zini, kā bija? No. Es pagājušu nedēļu. Jā, tagad sestdien, šitajās brīvdienās, kas bija, braucu uz vasarnīcu, un es tur aizbraucu ātrāk, tā kā man tur vajadzēja veikalā ieiet, un kas tur vēl ne. Un es tur sadaru visas lietas un eju caur to Origo augšā uz to staciju, tā kā no otrā stāva, kur var iet. Jā, tagad var uziet tur pa taisno uz peronu. Iziet ārā forši, un es tā kā eju, un man nebija austiņas iekšā, es nezinu, kāpēc, un es tā klausos tādu dunoņu, tā kā dun. Skatos, nevar būt, es tā skatos, točni Džeks vienkārši iet tāds ar seķēm pa veikalu vienkārši mauc, es domāju, labi, slāzdi 3. To postos, labi, tur 1,80 m, gaiši zilā maikā, tumšās biksēs, īsiem matiem, mauc. Tagad tu zini, ko darīt. Apmēram jau, kam zvanīt jau. Bet labi, es saprotu, viņš varbūt atbrauc no tusiņa, bet tad vismaz tās zeķis kaut vai novelc plikām kājām. Tas nebūtu... Viņš zin kā, varbūt viņš domāja, es ar plikām kājām neiešu, jo tas liekas aizdomīgi. Es uzvilku, es maz zeķis atstāšu. Bet viņš tāpat tur staigāja? Nē, viņš vienkārši aizgāja, neko uz to pastos. Viņš tā, pilnīgi, netraucēts tur. Viss kārtībā, viss chill. Čols notusējies kārtībā. Aizmirs uzvilkt tupels pie čomā, kur problēma pirmā reize. Standarts, negribēja kājas nosmērēt pa piespļaudītajām Rīgas ielām. Tā kā, tas likās tā, man vismaz aizdomīgi, bet, viņam bija viss kārtībā, tā kā. Viņam viss bumbās notiek. Jā, tad mēs pa to... Jā, ko mēs šodien pastāstīsim, parunāsim, kas mums ir. Un mums ir visādi sīkumi savākušies. Es domāju, pat dārgākajām lietām mēs tā kā beigās šitajā sadaļā par visu beigās, bet mums bija tāds interesants notikums par to mēnesi. Jā, bija spēcoperācija 2. Jā, bija uzbrukums, Uzbrukums mēnesim. Gribēju notriekt. Kas tur bija tad 2 vārdos izstāst? Man tas asociējas ar... Mēs ar bērnu skatījāmies nejaukais ec, kur viņš mēģināja nozagt mēnesi. Tas bija pirmajā daļā? Jā, laikam. Pirmo tikai laikam esmu redzējis. Tas ir tik smieklīgi. Sanāk, kad izpētes, cik es sapratu, izpētes vai kaut kāda zonta, kas bija sūtīta kosmosā, ietriecās mēnesī.
Tarunēja. Varbūt viņi mēģināja tā kā izmainīt mēnesi to trajektoriju. Jā. Bet mēnesis atvairīja, cik es saprotu. Labi, cilvēki tur nebija virsū, bet tā zonda jau arī saucās Luna 25. Tas nozīmē, mēnesis, Luna, krieviski. Un 25 bija, cik es saprotu, tas jau kārtas numurs tā kā viņai. 25. reize. Bet es tikai nesapratu, ko viņi tur sadarbojās vēl. Vai tas bija tikai Krievu projekts? Cik es kaut kur redzu? Starptautisks kaut kāds projekts. Cik es sapratu, tas ir viņiem pašiem. Jā, pašiem. Tas bija apmēram tā, lai redziet, mums tur ir sankcijas, bet mēs varam tāpatās vēl izdarīt šitādas te lietas, jo tas tā kosmosa tā stacija Krievu, viņiem jau tāda baigi prestižā lieta, jo rēķini Krievi jau ir pirmie cilvēki, kas nosēdās uz mēnesi, Gagārins. Jā, laikam. Es atceros, ka viņi sūtīja tos suņus sākumā, vai kaut ko tam līdzīgi, kuri gāja bojā. Droši vien. bet tik cīk es nepateikšu tā. Nē, tik cik es zinu, kad bez baigās izpētes, kad, viņiem, pirmais cilvēks jau bija Jurijs Gagārins nosēdās. Un tad viņi gribēja pierādīt, ka mēs redz kā visas sankcijas, jūs mums tur kaut kādas, bet cik es sapratu, tur kaut kādas detaļas nebija dabūjuši tomēr tam kuģim, kuras tā kā vajadzēja, laikam kaut kāda tur navigācijas. Tāpat sūtam, sajies kaut kā. Un kas tur ir uz mēnesi? Nenosēsties. Netrāpīt. Šitas man atgādina, kad, kaut kā viņiem neiet. Reku mēs runājām par to panorāmas ratu. Jā. Nesagāja arī. Nesagāja. Tas video ar to ladu, kas nepiešķīlās sākumā. Nē. Es redzēju, kaut kāda, es negribu samalot, vai telekam bija elektriskā vai ar dīzeli, un tad viņš mēģināja spiest iekāp iekšā starta pogus spiež. Jā. Viņš tā kā griež starta ir tā, nepielec. Un tad jau taisa vaļā kapatu un skatās visu. Jā, šitai puskačs ir uztin to striķu un ierauja. Stāv kāds aizmugurē, vēl dabū papīri. Jā. Un es gribēju, kā nesagāja ar to ratu, un tad es vēl bija pirms kaut kāda laika, pirms gada vai, es nezinu, cik ilgi laika tieši bija. Atceries, tāds pasta drons viņiem arī bija uztaisīts. Jā, tu man stāstīji kaut kā. Ka arī bija tur sanāk visi, ko mēs te pa miljoniem uzbūvējām, tur visi sanāk, paceļ to dronu, viņš vienkārši sagriežās vertikāli no to motoru, visi vienkārši tur pat pastāja, pa sienu kaut kādu 3 metru augstumā. Un tas ir, jā. Viņiem, man liekas, nesanāk tādas prezentācijas, kā neizdodas. Tieši. Ja viņi būtu droši vien to palaiduši pa kluso, to zondu, tad viss būtu ok. Bet viņiem jau vajag rekā mēst ar pompu, Mēs tu boram. Un cik es sapratu, tajā ciemā, kur viņi laida to zondi gaisā, tas viss ciems jau tika evakuēts jau pašā sākumā, kad, tur krīt tās detaļas lejā. Tie palaidēja visu, lai kādu vēl nenogalina tām. Šausmas, tā. Protams, gadās jau visādi, bet, citiem gadās vienkārši biežāk vai katru reizi. Tagad amerikāņiem būs iemesls atrasties uz mēnesi, lai aizsargātu viņu. Vai ne? Tur jau nākamie, cik es saprotu, rindā ir indieši, kas sūtīs. Jā, kaut kas tāds bija. Tā. Es šodien gāju pusdienās uz veikalu, lielu veikalu. Es jau vēl, kad te jau pāris dienas tā iedomājos, tur ir tās pašapkalpošanās kases, vai ne? Un tur var arī skaidru naudu, jo es vienreiz tur pērku kaut ko pīkstu, un es dzirdu vienkārši tur tādu skaņu, tā kā kāds būtu vinnējis ar tiem spēļu automātiem, ka tur sāk birt. Bet iedomājies, mēs jau dzīvojam tādā laikmetā, kad viss taču ir bankas, visu grib kontrolēt un tā tālāk. Tu tur piebrauc saviem ratiem pie tās pie skaidras naudas tās kases, tur krāmējies, ņemies, tur maksā un tad tur palaid, un tad tev vienkārši atnāk kaut kāda džeks jau apsargs, jau austiņā pasaka, jau šita kaut kas nav tīrs, un atnāk tev kaut kāda vidu darbinieki. Laižam, kur tam mēs šitā strādājam, ka mēs varam pirkties ar skaidru naudu, Tā jau visu naudu skaita uz konta. Vai ne? Kā tu vari izdzīvot uz 600 eiro, ko mēnesī uz kontiņa? jā, tur ir, man liekas, Maksimē vienīgais veikals Latvijā, kas pieņem skaidru naudu. Ar Rimī nav? Es nezinu. Nē. Rimī, man liekas, ir tikai ar kartēm var maksāt. Kaut kas tāds. Bet es negribu samalot, bet tā es esmu ievērojis.
Es arī neesmu pārbaudījis, jo pat cik es ar karti visu laiku maksāju, tad man kaut kā... Man jau vairāk sanāk, arī ar skaidru naudu padarboties. Skaties, ka tev, ja kaut kas aizdomīgs, visi apklustie veikalā, tad visi skatās uz tevīm. Pamet visu un skrien. Nē, šitas nav manējais, nemaz iesajauc. Ko es te daru? Jā. Un vēl pa to... Lietus traks bija mums te. Jā, tieši sanāk pagaidī. Piektdienas vakars Rīgā bija. Pagājušajā nedēļā, kad mēs tikāmies, es braucu mājās, arī bija milzīga vētra. Tas bija laikam trešdien. Jā, trešdien. Tieši, kad es izbraucu milzīga lietus, un pēc tam ceturtdien un piektdien bija riktīgi vētra. Jā, piektdien mums kārtīgi te nodeva. Un pēc tam, kas šodien mums ir Otrdien, jā. Bija izskalots bruģis Rīgā, cik es saprotu, Vecrīgā uz ielām. Tā bilde, ko es tev sūtīju, kur mašīna bija iekritusi. Nogrima bruģī, jā. Nogrima bruģī. Es sapratu no tevis, ko tu man atsūtīji to screenshot, ka viņš ir tā kā pasūdzējies Twitterā par to. Jā, ka viņam tā sanāca, vienkārši brauc. Galvenais, ka tas jau tā kā nosacīt, tas jaunais bruģis, kas ir, tajos ķieģelīšos, ka viņš ir iegrims. Un Rīgas doma atbild, paldies par vērību. Tavu mašīnu iesūdz bedrē, paldies par vērību. Labi, ka pamanīji. Paldies, ka pateici, jā. Varētu nepamanīt, vienkārši izbrauc ārā. Tev mašīna stāv uz vēdera, jā. Paldies, ka pamanīji. Bet es pie sevi pēc tam tā domāju, kad un tas ir tas jaunais, kā jau es teicu, tas ķieģeļi, vai ne? Bet vecais bruģis, tas, kas ir īstais no tiem bruģakmeņiem, no akmeņiem, nekad nav redzētas bildes, kur kāds iekrīt vai ne viņā, vai tur kāds akmens varbūt kaut kur trūks, bet nav tā, ka bedres un caurumi viņā ir. Tur jau netaisīja atkatus smiltīm, ko bēra apakšā vēl kaut ko. Jo tur taču bija pagājušajā gadu vai kur kas tā pa ielu bija? Kur ielu uz ielā? Jā, kur vispār iekrīt. Visa mašīna purns iela, kam bija iekšā, kas tam līdzīgs. Tikai pakaļ bija viņai ārā. Paldies par vērību. Paldies, ka paziņojāt. Tā diezgan interesanti, tā attieksme ir. Jā. Vēl nav dzirdēt tādu gadījumu, ka tu pacēji kājām, vienkārši kaut kur tur kāp un vienkārši nekurienē. Tu iesūc ellē vienkārši. Tāds gan vēl nav gadījums bijis. Droši vien viņš jau kaut kā tur viens pret otru saspiežās tādu, cilvēku masu vēl varbūt var noturēt. Izlīdzina, jā. Bet mašīna, ka iebrauc, tur bija šaudīgi. Nē, bet ja bruģis krīt, ja tu esi tur, tad tu esi tur. Jā, tā smieklīgi diezgan. Mēs varētu paņemt nelielu pauzīti un tad atgriezīsimies. Davai, nodresimies. Parunāt par dzīves dārgumu, ja? Jā. Tā mēs esam atpakaļ. Tā kā es iesāku rudens tēmu, tā kā pienāca ziņa ar rudeni, kas mums kļūst dārgāks vēl arī. Nerunājot par elektrību un visu pārējo. Rīsi arī būšot dārgāk, man šodien teica. Jā. Tad jau griķis atkal jāpārī. Tie tad skaitīsies lētāk? Jā. Jo nevar nesaudzēja. Zin kā, es tā iedomājos, labi, rīsi paliek dārgāk, jo viņas tur... nevarēja izaudzēt, tur sausums, jā. Es domāju, kāda ir kaut kāda opcija, ko audzēt, kas aug sausumā. Man kartupeļi arī neauga. Vabols apēt droši vien. Sausums. Tev vajadzēja nomiglot. Rītīgi tā, kad lai ir. Nekas neaug šajā vasarā. Lai pats arī, viņi izauga, jā, bet pats arī nevar ēst, jo viņi ir rītīgi indīgi. Indīgi nomiglot. Bet ir. Es tā domāju, sausā, kas varētu augt, tur sausumā rītīgā? Arbūzi. Nezinu, viņus tā kā jālaist. Tā kā viņi tā kā ar ūdeni pildīti. Saki tad. Kaktusi? Jā, viņi tā kā aug tuksnesī. Jā. Pagaid, viņu sēdi tur Meksikā, kaut ko gatavoja vai? Tekilu tur taisa. Kur ir problēma, vai ne? Un beigās rudenī ziņas. Šogad mums arī kaktus neizaug lielā sausuma dēļ, jā.
Tas nekas, ka tūkstnesī vispār nolīdz citreiz tur 30 gados vienreiz, un tur auga. Es ticu, tie, kas gribēja spīķi izgriezt, pateiks, neizauga, jāmaksā šitas te kaut kādas tur tās kompensācijas. Nē, savā ziņā tev jau taisnība ir uģi, jā. Labi, joks pie malas, bet viss paliek dārgāks arī. Mūsu iecienītākā mūzika paliek dārgāka. Jā, izklaides arī sadārdzinās. Jā. Kas tur no Spotify atnāca paziņojums no septembra 7,99, tad beigās, cik mēs sapratām. Jā. Vienam, kas maksā vienīgi. Man atnāca paziņojums. Beidzot, jā. Tad tagad tu esi lietas kursā. Jā, no rudens 7,99 par MP3 kvalitātes mūziku. No ko latvieši parasti dara, ja tev, piemēram, telefonam tev noslēgts līgums, ko tu dari, ja tev atnāk ziņojums, vai jūsu atlaide ir beigusies, tagad paliks dārgāks. Sāku čīkstēt. Jā, es iešu prom. Vai ne? Mēs arī domājām aiziet. Uz Amazonu gribējām aizskriet. Jā. Iešu prom, meklēšu lētāku variantu. Jā, Amazonē Ultra HD viss mums tur bija. Cik viņš maksāja Amazons? Parastais. Mēs runāsim tagad tikai par to, kas ir, vienam cilvēkam, cik izmaksā. 10,99. Tur viss super, puper. Bet tur viņi arī pacēla no 9,99 uz 10,99. Jā. Bet, vārdu sakot, mums īsti nepiedāvā to servisu. Jā. Latvijā nav, vai ne? To īsti super ultra, mega. Un kas ir ar Tidālu? Kur mums Tidāls bija 13,99. Vienam cilvēkam. Tas jau rēķina vēl, tas sanāk gandrīz vai uz pusi dārgāk nekā Spotify būtu. Jā, bet tur viņi piedāvā hi-fi, viss tur ir, bet beigās, cik mēs sapratām, ka tur nekas nav. Jā, tā runā. Tās vecās dziesmas ir, bet jaunās vienkārši lādēja iekšā un pieliek tik tev blitku, kad spīd, ka marketē, kad tas ir, bet nav. Bet viņi jau paši pateica, laikam, ka nav. Jā, tur kaut kas bija tāds. Karoči, apčakarē acīs skatīdamies. Jā. Un kas mums nākamais bija? Ko mēs tur skatījāmies? Apples. Bet Apples 10,99. Vienam, jā? Jā, bet tur bija tā, ka tur vairāk uz pop mūziku. Jā. Viņam arī baigi patīk tās Apple ierīces, tikai tu nevari jābūt, tur galda datorā. Jā, tur it kā var tos iTunes, bet tad viņš tur kaut ko čakarējās tam kvalitātēm, kaut ko spēlē, kaut ko nespēlē. Karoči, visu no Apple vajag, tad tur vēl kaut kāds 3,000 pielot klāt, tad jau sanāks kā lētāk. Pa 10,99 beigās. Jā. Un vislabākais bija tas Kubos, pēc kvalitātes. 12,50, bet Latvijā viņš negāja. Viņš ir franči izdomāja, bet viņš pāris Eiropas valstīs tikai, vai ne? Jā, bet beigās tu viņu dabūji darbojoties. Varbūt. To es pēc tam izstāstīšu. Jā. Un tad mēs beigās paliekam pie Spotify, kuru lieto jau cik miljoni bija viņiem lietotāji? 515 miljoni. 515 miljoni lietotāji. Un ja pieliek 1 eiro klāt? Bet maksājošie bija mazāk. Laikam, maksājošie 210, tāpat 210 miljonu mēnesī tev klāt sanāk. Jā, izdevumu ofisam. Jā, pilspaules zīmuļi. Paliek. Papīrs. Tolets papīrs. Vai ne? Viss sadārdzinās. Kafija, piens. Balīts. Jā, kaut kā jau jāuztur tie darbinieki. Sporta svētki, sporta spēles. Tieši tā. Bet, laikam jau nekur neiesim. Tas Spotify sanāk tāpatās vislētākais nosacīt un vispieejamākais. Un visvairāk lielāko biblioteku. Jā, tieši arī, piemēram, latviešu mūzikai. Nevis tikai jaunajai, bet arī vecajai. Jā, jo Spotify tagad jau pēdējos gadus arī lādēja iekšā diezgan, nevis Spotify, bet latviešu mākslinieki lādēja iekšā savus vecos skaņdarbus diezgan aktīvi. Tas ir ļoti patīkami, jo es neticu, ka tur tādā Apple vai YouTube. YouTube mēs pieminējam? Nē, nepieminējam. Bet tur arī īsti nav ko pieminēt. Rēķini viņš vēl ir sliktākā kvalitātē nekā Spotify. 256 kilobaitu. Tas ir tā kā vidējais MP3. Kādreiz bija tie 128 bija slikti, tāds tā kā par radio vēl sliktāks. Tad bija 256 jau bija tā, un ja tu dabūji 320, tad jau bija baigi forši. Tas 320 ir tā kā tagad Spotify skan. Cik YouTube maksā mēnesī? YouTube Music tieši. Sākumā 6,99 un pēc tam bija 8,49. Kaut kas tam līdzīgs. Jā, bet tur īsti nevar saprast, jā.
Nu jā, es ticu, ka tur arī nebūs tā mūzika. Jo tas, Spotify sanāk vispieejamākais, viņš ir visur integrēts. Es jau negribu neko tēlot gudro, bet izskatās, ka viņš vienkārši ņem to mūziku no tām video ielādētajām dziesmām. Viss ir ļoti iespējams, mēs to nezinām, ja viņi paši to nepateiks. Jo zinot, kādos formātos un kvalitātēs tur viss tiek sakompresēts YouTube'ā, tad tā arī varētu būt. Jā. Tu šajā epizodē stāstīsi par to kubuzu vai atsevišķi kaut kad parunāsim? Nē, es tagad varu izstāstīt, tur nekāda noslēpuma nav. Pirmkārt, viņš nav tā kā Latvijai, mums nav pieejams, un tad es domāju, kā man būtu. Es gribu pamēģināt vienkārši, vai tas viss ir tā vērts. Viss šitās ņemtas ap taidāliem, kuboziem un kas tur, tie... Tu domā tieši augstas izšķirtspējas mūziku? Jā, kā tur tas viss kopā sanāk. Ko es izdarīju? Es paņēmu playeri uz Android. Tikpat labi var ar telefonu, bet Android playeri, mūzikas atskaņotāji tieši, kas ir paredzēts pārnēsājumā līdzi. Un ielādēju viņā, es no sākuma datorā ielādēju to Kuboza APK failu, viņu var vienkārši nokačāt. Nokačāju to, ielādēju iekšā, ieinstalēju viņu, un viņš aizgāja. Protams, man vajag tur tā kā piereģistrēt to akkauntu visu pa naudiņām. To es arī apgāju bišķiņ ar eBay palīdzību. Pa 6 eiro es dabūju kontu. Jā. To loginu un parolu uz 2 mēnešiem. Pa 6 eiro es ierakstīju iekšā un viss aizgāja. Viss. Jā, bet tu dabūji kontu kā premium, jā? Jā. Tur, man liekas, pat nav tādi sliktāki. Tur ir viens veids, man liekas. Negribu samelot. Tur bija premium un family un viss. Nē, to vienam cilvēkam, kas ir jā. Un viss aizgāja. Un tad, kad es gribu ārā klausīties... Es ieslēdzu telefonā to access pointu un pieslēdzos ar to playeru caur Wi-Fi. Bet ir tāda lieta, ka viņam ir, Kubozam ir augsta izšķirtspēja, vai ne? Līdz ar to tie faili ir lieli, tā mūzika. Vairāk aizņem. Viņš tev paiet kaut kādas sekundes, ka viņš ielādē viņu. Es nezinu, vai tas ir atkarīgs. Varbūt man tas players arī nav svaigākais. Tur kaut kāds 8. Androids, līdz ar to tie dzelži kaut kādi varbūt bremzē. Jā, iespējams, es nezinu. Man jānotestē būs mājā caur Wi-Fi. Bet, kad aiziet, tad viņš, tu klausies, visi forši, skan labi. Bet, kad tu pārslēdz dziesmas un tiec kaut kādas 2, 3 tālāk, viņš atkal lādē. Jo kamēr tu pirms tam klausies, viņš ielādē kaut kādas uz priekšu rindiņā, bet kā tu gribi pārslēgt, 5, 6 sekundes pauze. Tā kā tā. Bet tā, vai parastajam cilvēkam tas ir vajadzīgs? Es domāju, ka nē. Jo, lai atskaņot tās augstās kvalitātes, ir vajadzīgi papildus aprīkojumi, visādi tie DAC saucamie konverteri, un lai tu tiešām saprastu, par ko tu maksātos, cik tur 12, 15, kuram pa to augstāko izšķirtspēju. Ja tu vienkārši lieto mājās ar Bluetooth stumbu un, vienalga kaut kādu vienkārši parastu audio sistēmu, Spotify pilnībā pietiekami. Tā mēs paliekam stereotipus, rekomendē Spotify. Jā. Verdikts ir pateikts. Jā, tagad man vajag bezmaksas gada abonementu. Spotify lūdzu. Sūtam. Gaidu e-pastu. Kaut ko padzerties arī gribam. Jā, savas mutē jau runājot. Labi. Vai ne? Tā kā paliekam pie Spotify, kā jau es teicu, viņš visur ir iebūvēts. Mašīnās. Viegli piesēkties, jā, televizoriem. Mazāk internetu, līdz ar to viņš ēd, ja tev ir kaut kāda tur gigabaita ierobežot telefonā. Jā. Viņš ir visērtākais un vieglākais. Viss vienvieta ir. Jā, tā kā tālūk pa to. Uztaisam pauzi un tad leksim iekšā fotostūrītī. Labi, daram tā. Ko? Esam fotostūrītī. Fotostūrītī. Šodien bišķiņ savādāk sanāks. Šodien jādalās Uģim ir savos iespaidos par zibens ķeršanu. Tā kā piedzīvojumā, es pat teiktu. Cik es viņu pazīstu, es zinu, ka viņam patīk ķert. Ko tieši? Zibeni. Tieši tā. Labi. Viss sākās jau iepriekšējās dienas vakarā. Un 16 stundas vēlāk. Karoči pēc darba, piekdiena. Tu jūti, ka būs, jā? Es īstenībā pat tā kā nejūtu, jo es skatījos aplikācijās, tā kā rādīju lietu, tā kā nē. Es domāju,
Piektdienas vakars bija, un es domāju, braukt uz vasarnīcu, nebraukt uz Salkrastiem ar vilcienu. Man tieši kaut kādos 7:30 vilciens. Un cikos darbs 5:30 beidzās darbs, es atbraucu mājās, 6 bija, un tad sāka nākt kaut kādi paziņojumi, ka kaut kāda kustība notiek ar zibeņiem. Man ir aplikācija, un tad man ir kaut kāds rādījums 20 km attālumā, tāds aplis, ja tur kaut kāda aktivitāte notiek, tad man nāk ziņojums, kad nāk tojas zibeņi. Un es zvanu sievai, labi, par cik šogad vēl nebija, tāda nebija gada. Tagad tu zvanīji sievai atskaitīties, ka nebūs, vai es prasīju atļauju viņai. Bet stāstīju par to, ka šogad vēl, mums kaut kā labi tās vētras, krusas un viss kaut kas jau ir atmalts visiem apnicis, bet tāda Rīgā tieši tā zibeņošana nav, nebija tie zibeņi. Tur kaut kāda vienreiz bija, bet es tur grozījos, ņēmos un pilnībā neko nedabūju. Pagriez vienu pusi, viņš ir otrā pusē, viņš apčakrēja mani. Labi, nāca tie paziņojumi. Es zvanu sievai, šodien nebraukšu. Izskatās, kad būs spēriens Rīgā. Labi, viņi saka, labi, rītā tiekamies. Labi, es atnāku mājā, paņemu visu ekipējumu, to, kas man bija par rokai. Eju ārā, domāju, pārbraukšu pāri Akmens tiltam, un, jo par cik nāca no Olainas puses, no Jūrmalas, domāju, paņemšu tur, lai tā bibliotēka ir, tā kā priekšņā, lai foniņš tāds smuks ir. Jā, pa kadrējum uzreiz. Jā, un pārbrauc pāri, tur pieeja tur patās pie, es nezinu, kā tur, kur tie kuģīši brauc. Tas sanāk no centra puses, skatoties kreisajā pusē. Krasno promenāde, kas tur vēl tieši pie paša tilta, kur tā noeja līdz pašai Daugavai. Bet es paliku augšā un tur uz tās betona malas uzliku savu to statīvu vājo, kas man tur bija, tas ar tām lokanajām kājām, kur es stutējot uz tās malas gandrīz vai kameru iemet iekšā upē, jo man viena kāja vienkārši notrūks tā, kur ir tuvāk ūdenim. Viena kāja liek priekšā, divas uz aizmuguri, tā kā aiz tā betona aizauķēs to lieku un tā kāja vienkārši paliek rokā un tā kamera slīda. Bet, labi, tas sīkums kameru es nepazaudēju par laimi. Labi, es tur visu saraktēju, viss gaidu, tur nāk paziņojumi, bum, viss tur tā kā notiek, un tad vienkārši sākās tāds vējiņš, kā pirms lietas, parasti tieši ir tas vējiņš tāds, un es saku, šitas, tūlīt būs, viss sāksies, kā tāda un tāds lietus vienkārši sākās, tur tā pilina, es tur baigi aizliecos aiz tā betona, es domāju, šitas nebūs labi, ar viens stiprāk paliek. Es paķeru to kameru sev somu un es ieskrēju tur pieturā, tur patās tajā autobusu, kas tur iet tālāk uz centra pusi. Stāv tur, rītīgi balta siena. Jā. Balta siena, es domāju, nebūs pastos pulkstenī tieši 7, domāju, tāpat, ja es būtu braucis uz vasarnīcu, man tāpatās būtu tieši tagad jāiet no mājas ārā pa to trako lietu. Diez vai, ka man tur lietas sargs vienkārši neglābta. Es tur stāvu un tā pietur tā kā, kalnā sanāk bišķi slīp, un tev vienkārši sāk jau ūdens līmeni celties. Tur kaut kāds Džeksel arī kaut ko stāv, viņš saka, man jābrauc tur uz Jūrmalu, reku tieši kuģīts, mums tur Viktora Coja kaut kāds tur pasākums. Jā, bija tas atmiņas kaut kāds. Jā, viņš saka, es te čomu gaidu, viņš tūlīt tās atnāks, tur stāvs vienkārši gāž, viss balts, es saku, labi, baigi forši. Tie pa lietu vienkārši aizskrien maikās, šortos, cilvēki nebija gatavi tam visam. Jā. Es tā stāvu, labi, man arī nav vairāk, kur palikt tur ūdens ceļās. Un es ieeju tajā tuneļos, kas iet, tunelī, lai tiktu uz Vecrīgu. Es tur ieeju iekšā, tur vispār seriāli sajūta. Tur cilvēki stāv šortos, maikās, kleitās, viss pilns tunelis, tā kā slēptos no kaut kādām bumbām gandrīz vai. Es tā skatos, uziešu augšā uz tramvaju, uz pirmo tur pa tām kāpnēm. Moškā atnāk, kā es to ar botām uzēju augšā, pastos tur kaut ko pagoros, nav nekā. Man vēl kājas bija sausas tajā brīdī, kad es uzgāju. Okay. Es tā uzēju augšā, skatos, nav tramvajs, domāju, iešu lejā, lai nesalīst, kad vienkārši smagais brauc garām fūra. Viņi, protams, ka mūs nenošļakstīja,
Bet viņi tā lēnām brauc, un tas līmenis vienkārši paceļās. Līdz potītēm abas kājas vienkārši ūdenī iekšā. Es tā domāju, nu labi, baigi forši tieši tāpat brauc mājā. Vienkārši tu stāvi un tev lēnām tā tu nevar neko izdarīt. Vienkārši tā kā tsunami uznāk virsū tāds vilnis. Es tā labi. jā. Rīgā bija vienkārši viss aplūdis. Mēs arī braucām pēc 7-8 mājās un pa visām pamalēm tikai bija zibeņi. Nu jā, labi, es noeju lejā, atkal tajā tunelī visi kaut ko tur šoka stāvoklī. Šoka. Es arī domāju, šoka vispār, domāju, nu labi, braukšu mājās, dzeršu siltu tēju un, norakstīšu. Nu ne jau vienmēr tev sanāk tas, ko tu vēlies. Bet labi, es tā uzskrienu augšā, jo kājas slapjas vienalga. Tramvajs pienāk, iekāp te tramvajā, pārbrauc pāri. Nu man no pieturas te pusminūte, ko līdz mājai, es te pienāku pie mājas un sāk zibeņot. Es tā domāju, kas notiek? Nu, droši vien, ka nekas tā pastāv 2-3 minūtes uz zibeņo. Es tā domāju, nu labi, aiziešu uz AB dambi, te patās uz to tuvo daļiņu. Nu, kas te ir, jā? Jā, te pie manis. Nu, pirmais jau bija tas, ka es izkāpu no tramvaja, atnāk te patās pie Luksafora, domāju, pāriešu pāri ielē. Tur iedegās zaļais. Ūdens vienkārši līdz apmalē, līdz Barģūrai, viss tāda upe. Ej pāri. Džeks tā stāvis saka, kāda starpība, ka man tas zaļais iedegās, tāpat pāri nevar pāriet. Par cik man kājas lapis panāca bišķi mājas pusi, un tad pārgāja bišķiņi atrada tur tādas tā vieta, kur bišķiņi, bet tāpat tur vairāk nebija nekam nozīmes, eja tā kā ar gumīniekiem, tāpat izžļurks. Ka nav jāgas, jāvar. Nu jā, tā es pienācu pie durīm, gaidu 3 minūtes zibeņoju, tā domāju. Nu, es taču neiešu iekšā ņemt sausas botas, ko viņas man dos, ja visi iela pludo vienkārši. Mašīnas brauc tā kā kuģi tur. Tā jau vajadzēja kā tas Džeks zeķēs. No, apmēram. Nē, es vienkārši negribēju kaut kādas tur baciļas un sūdas zeķēs. Zin kā botas vismaz, kad tu uzkāp kaut kam, zin kā tu ūdenī nezini, kas ir apakšā. Visādi kaut kādas nepatīkamas lietas varbūt apakšā. Labi, tad es tur vienkārši gāju, gar malu aizēju, turiem vēl zibeņos, jo no sākuma tur baigi skrienu. Zin kā citreiz pazibeņo 3 minūtes un viņš iet projām. Es to stāvu pie tā dambi, es domāju, nē, moška, jāiet uz paša dambi, es redzēšu vecrīgi, tur tās baznīcas, viss būs labāks skats. Es tur vienkārši aizēju, vairāk nelīst, tāds silts. Pats nebija tāds, slapšs to gāzienu, tur pārziemoja tajās pieturās tur un tuneļos. Un tad es aizgāju uz pašu dambi un uzstādīju kameru un vienkārši stāvēju un ķēru labus kadrus. Blies tikai. Jā, tev forši kadri. Jā, iečakojiet Uģa Instagramu. Es ieliksim arī kādu bildīti mūsu. Es pielikšu tas būtu forši, jā, ieliksim Instagramā mūsu un Facebookā. Un jā, es tur stāvu pa brīdim tā kā uzlīst. Tāds vasarīgs, silts sēņu lietiņš, jau, kas man pilnībā netraucēja to visu izbaudīt pasākumu, bet, reka tāda pacietība, tā kā saka, labs nāka gaidīšana. Atmaksājās tev. Jā, un es tur notusēju līdz 10 vakarā, rēķini, es pēc 6 bišķi izgāju kaut kādas 4 stundas, bija ārā ilgāk bišķiņi sabildēju visu kaut ko. Un ja tā runā, man, kopā es biju uzņēmis 96 bildes, un no kurām 24 palika pāri. Ļoti labi atlasi. Vai ne, uz 4 stundām 96 bildes, tas ir stundā 24 rupji rēķinot, jā. Tas jau ir tā kā profesionāls mals. Jā, apmēram. Un, jā, tad es aizgāju, pamainu tur vietas, tad tur jau gandrīz es gribu šitien, lai zibens pagriež kameru ir. Jā, tur bija, bet beigās jau bija ap 10 jau tāda rūsa tikai, ka tu neredzi šautrs, neko tikai zibeņo. Bet, tā sajūta tāda seriāli vienkārši zibeņo un lietus nelīst un silts ārā un tu vienkārši, jo, ir uzdod jautājumu, to bail nav? No kāda ir iespējamība? Pirmkārt, es esmu Rīgā. Bet es gribēju tieši jautāt par šo, jo es Delfos uzdūros, ka 3 vai 4 cilvēki ir saspērti jau, vai elektrība ir nodota pa ierīcēm. Tas, ko tu lasīji, tas, cik es sapratu, bija kaut kāda ballīte. Nē, mājā iespēja arī bija. Jā, viņi bija iekšā telpās, un viņi arī lietoja, kaut kam bija mikrofonā trāpīts, un viņš jau tā jauda tik liela ir, ka viņš izvada ārā viņu, un tad viņš dabū pa muti praktiski. Jo, ja es esmu ārā Rīgā, kāda ir iespējamība? Tā, vai ne?
Jau ir taču koki, mašīnas, mājas. Es neesmu bīstamāk ir ārā kaut kur pļāvā, ka tu vienītī stāv. Es kaut kur pagaidu biju dzirdējis, ka ir lielāka iespējamība dabūt ar zibens spērienu nekā vinēt loterijā vai kaut kas tam līdzīgs. Man vēl, es pat nevaru teikt paldies Dievam, bet nav ne zibens iespējas, un diemžēl loterijā es esmu vinnējis. Jā. Tā kā... Bet šīs bildes bija riktīgi tādas, kā var teikt, episkas foršas beidzot. Ne? Jā, tas gandarījums. Jā, bija tāda forša sajūta. Es tur stāvu uz dambi un tev vienkārši tāda zemā frekvence, tu spērkons, un tu saproti, šitas ir tas dēļ, kā vērts dzīvot, apmēram tā varenība dabas. Tā kā... Bet man liekas, šitās nedēļas bija ļoti daudz zibeņu, pērkoņu un lietus nenokā pēkšņi. Parasti tas notiek tad, kad tu esi darbā. Jā. Tad, kad tev jāstrādā. Jā, un tad tu domā, kā es varētu ārā tagad būt un kaut ko nofočēt foršu. Bet, tieši arī pa dienu īstenībā bija tajā pašā dienā, piekdien bija, pirms pusdienu. Es neatceros konkrēti, bet es zinu, kad arī bija zibens un pērkons, bet viņš tā kā aizgāja gar jūrmalu, gar jūru tālāk. Es tāpat nebūtu redzējis, bet es tieši domāju, būtu es tagad tur ārā. Man vēl ap to laiku kolēģis iemet 7, 8, 9 to zibens kārti, ka pilnīgi visa Rīga bija zibeņot. Jā. Pilnīgi visa. Jā. Bet, tev tā kā liekas, protams, ka izskatās, ka tur ir daudz, tur rāda, vienkārši nav, viss sarkans. Viņš jau to vienkārši ir, tā kā parāda to zibens spērienu, jā, tieši to mirkli, bet viņš arī skaita visas tās rūsas, tie visi nav. Visu eksplodu, to, kad izlādi, kā notiek, tā viņš parāda. Reģistrē. Kaut vai viņš augstu gaisā un zemē tu viņu nemaz neredzi. Tā kā citreiz ir vispār tā, kad ir saulaina diena un tev vienkārši atnāk paziņojums, tev turpat Rīgā kaut kur zibens, bet, tas ir viens un tikpat labi varbūt Luna 25 ir taranējusi mēnesi tajā brīdī. Tā kā tā arī var gadīties. Tā kā šitas bija mans tāds jaudīgākais pasākums. Pēdējo reizi es atceros, šitādi bija pirms kaut kādiem 2, 3 gadiem arī, kad vienu nakti visu laiku Rīgā tā kā zibeņoja vakarā. Un es tieši tā guļu, es biju mājās, un es guļu, un visu laiku nāk, un es tā kā muļķis. Vajadzēja iet ārā, jo arī nelija. Bija ļoti arī tāds ilgs. Bet es ar šito esmu gandrīz vai 100% apmierināts. Ir tehniskas problēmas un tehniski brāķi, tur man zināmas kļūdas pats pieļaujam, bet es zinu, ka nākamreiz es mācīšos no viņam. Pieredzi, tagad zinās, tieši tā. Kā nevajag. Tieši tā, kā nevajag. Vajag turēt 2 statīvus. Viens ir jātur vasarnīcā un otrs visu laiku par rokai Rīgā. Nepareizi, jau kļūdies šeit. Tieši tā, jo mans statīvs bija vasarnīcā. 3. jātur darbā. Arī. Tas arī ir variants. Visur jābūt statīviem, jā. Jā. Un vienam somā visu laiku līdzi. Nē, forši padalījies, forši. Prieks. Tā kā tas tāds interesants stāsts. Tagad gadam pietiks vai gribēs vēl kaut ko? Nē, es ķeršu visu laikā. Tas nekad nevar būt pa daudz, jo tās bildes ir unikāls, viņas nav atkārtojams. Nekad. Jā. Tas tev var būt visu laiku viena baznīca fonā vai tur kaut kas, bet tas zīmējums zibens nekad neatkārtojās. Nekad. Tā kā es nezinu, pa tehniskām detaļām droši vien jau būs jautājumi, kā? Tad jau, cik tu gribēsi, tu dalīsies kaut kad vai tagad? Es nezinu, pēc tam gan jau, ja kāda ja ir kaut kādi jautājumi, jūs droši varat rakstīt, kā, kas, kur, jo es nezinu, vai visiem tas interesē. Kā tu nofotografēji, man uzdeva jautājumu? Ar fotoaparātu, kā? Ne jau ar telefonu. Nē, jo cilvēki domā, ka ar telefonu pat fočēt. Jā, nopietni? Jā. Nopietni, kā? Ar fotoaparātu, protams, bet, tas tāda stulba atbilde, stulba skan, bet, kā? Tas ir jo, kā es sākšu stāstīt to tehnisko pusi, tur, es to varu izstāstīt kādreiz droši, bet man liekas, ka šoreiz... Bet arī vai tas cilvēks arī sapratīs, ka tu izstāstīsi tehnisko pusi? Tieši par to jau ir tā runa. Jā, es darīju tā. Viņš tur stāvēs tā. Okay. Kas ir ISO? To mēs ar kādreiz izstāstīsim. Jā. Foršuģi. Paņemsim nelielu pauzi atkal. Jā. Un tad... Ja jūs gribat zināt, ko mēs darām pauzēs, sakojiet. Mums. Jā. Esam atpakaļ no pauzes un laiksim iekšā mūsu... Pēdējā sadaļā šodienas. Jā. YouTube video, vai ko es redzēju internetā. Vai kā to nosaukt? Ko es redzēju vispār? Ko es vispār esmu redzējis?
Kur tev aplausi? Aplausus vajag? Šidā. Es ceru, ka šidā. Jā. Labais. Pietiks rakstīties. Es jau tā norostīju. Nu, kas mums tur bija? Kuģis bija. Kuģis, jā. Kā es varu izstāstīt, kāpēc tieši konkrētais video. Vai jā, dalies, jo tu man viņu atsūtīji. Jau gatavu. Man jau likās, tu atkal kaut kādu tur... Kaut kas nav tīrs. Izdomāt kaut kādu lietu atsūti. Kaut kas nav tīrs. Es, kā jāsaka, scrollēju. Ritināju Facebook. Ritināju. Izniekoju savu dzīvi labāk. Jā, tērēju laiku, kavēju uz datora. Un es ieraudzīju, tur bija tāda bilde. Man pa laikam tur izlic visādas dīvainas bildes. Bet tur bija tāda bilde tā kā no drona. Tāds foto uzņēmums no drona, kur bija kuģis sarūsējis un noaudzis ar mežu. Vienkārši domāju, kas tas pa Photoshop, ko jūs te atkal barojat man. Mākstaties, jā. Es neticēšu, tas man jāpārbauda. Un es iemetu tur nosaukumu YouTube'ā. Es nezinu, kāpēc es metu YouTube'ā, es pat nemetu... Tev vajadzēja tādu video apliecināt. Jā, tas, ka tur es atrastu Googlē vēl tādas pašas bildes, tas jau arī nebūtu tās, vai ne? Jā. Bet es vispār kaut kā pēdējā laikā šodien kaut ko jau vajag atrast YouTube'ā. Labi, nav runa par kaut kādu autobusu sarakstu. Tas arī varētu būt tur. Jā, viens stāv džeks, kaut kāds 10 minūtes filmē šo te autobusu sarakstu. Ko tu dari? Tā ir content YouTube'am. Savu kanālu, YouTube kanālu. Šis ir autobusu sarakstu updates rudenim. Rīgas satiksme, pirmais tramvajs. Nu jā, siemet un ir, jā, tur bija bildes un video gan tur nebija. Tad es līdz galam pats, kamēr nebūšu redzējis, mums būs jāizmauc uz Austrāliju, tā, ka mēs būsim slaveni. Nav problēmas, un vecmāmiņai māsa tur aizbēga kara laikā. Uz Austrāliju. Kāpēc mēs es nesaprotu, kāpēc mēs sēžam kaut kādā dzīvoklī Latvijā. man vienīgi baidās tās lietas, kas tur notiek ar visiem kukaiņiem. Uzvelc šito te. Gumijnieks? Nē, tā kā kādreiz bija tie, kā viņus sauc, izkrist no galvas. Tie, kas cīnījās, tie karavīri, bet pirms, bruņu vestas un to metālu, to sietu. Ja ielien iekšā. Ērts jau var tikai ielīst. Tas būtu mazākais, kas ar tevim tur varētu notikt. Jā, tur bija tāds kuģis. Viņš bija, cik es sapratu, viņi bija izmantojuši 2. pasaules karā. Jā. Es īsti nespētu kā transporta kuģi vai kā kara kuģi, bet izmantoju viņu. Cik es skatījos, tas nebija tas kuģis, no kura šāva. Viņu drīzāk tur veda, varbūt karavīrus vai pārtiku, kaut ko vadāja. Bet viņš nodrošināja kaut ko tur. Satiksmi. Karā, jā. Un tas bija Austrālijas, krastiem. Un tad viņu, tas bija tad 40 kādi, tā rupji, kad beidzās tas 40 pa vidu, vai ne? Jā. Un tad viņš līdz kaut kādiem 70 tur turpināja savu darbību, tas kuģis, un tad viņam kaut kādi 30-40 gadi jau bija. Un tad viņi izdomāja, ka viņiem vajag viņu nolikvidēt. Tā kā sagriezt, viņš jau bija nokalpojis. Nodot metālu viņš tur beidzies bija viņam. Jā, un tad viņi aizved uz to sagrieztuvi pie tā krasta. Bet tā kompānija... Izrādās, ka viņi jau bija beigusi. Jā, viņi nobeidzās ātrāk pa kuģi. Viņi nevis nobeidzās, man liekas, viņi pārcēlās kaut kur citur, un tas kuģis tur palika vienkārši. Tā kā dreifēja, viņš piesiet cilvēkam, jā? Es nezinu vairs, vai viņš tur mums aizbrauc uz Austrāliju, pastīsies. Jā. Tur sīkums. Tas būtu mazākais, kas jānoskaidro. Jaunā sadaļa Uģis Matīs ceļo. Jā. Road trip to Australia. Esam klāt. Jau čūska kaut kur jau skatās. Matīs jau krātās asiņains kaut kur. Tu nav ko ēst kaut kādi kārnie. Jā, un tad viņš tur apauga ar kokiem. Es teiktu, tāda iespaidīga oāze augusi. Vai ne? Gribētu pastaigāt pa viņu. Viņam vajadzētu kaut kādu, varbūt jau ir, ka tur, bet varbūt arī nav. Zinot, Austrālijā tur sasēdina kaut kādā piepūšamajā motorā. Laižam ekskursijā. Aizved tur kaut kāds bāčūs, kas nenormālākās. Tur pabarosim. Bet man liekas interesanti, ka tu uzdevi to jautājumu, vai tur ir dzīvība uz tā. Gan jau, ka ir. Ja ir zaļums, tad ir.
Putni, jā, kaut kādi sīkie kukaiņi, ko tur putni sanesuši. Nē, nu, zinot jau, ka stārķis var čūskas pārnēsāt, gan jau tur kaut kas tāds arī ir jautājums. Vai kaut kādi tur ķenguri. Nu, jā, bet izskatās tā ļoti interesanti, kā daba spēja pielāgoties tam visam un atrast dzīvību arī tādā metāla, kā saka, lūznī. Tā ir puķu doba liela, ja? Tā kā sanāk. Puķu pots. A kas dabai? Cilvēks jau tur, nu, tā kā visu čakarē. Daba pārņem visu. Jā, tāpat atpakaļ atkarā, bet, nu, man tas kuģis arī izskatījās tāds puslīdis jau. Gan jau rēķini, ja viņš jau tur otrā pasaules karā bija, tas jau bija jau 80 gadu atpakaļ. Tā kā vienā brīdī mešs nogrims, ja? Vai ne? Apgāžās tas būs interesanti, cik tas dziļš līdzis ir un cik dziļi viņš viss tur noies. Vai arī viņš tā kā iegrims un koki vienkārši turpinās, jā. Tad tur droši vien visticamāk kaut kāda sala var sākt veidoties. Lēnām pamazām kaut kā. Apaugs tiem visiem. Bet jā, tas bija tāds interesants tāds redzējums. Jā, tas ir interesanti, jo mūsdienās jau visu var uztaisīt mākslīgais intelekts. Nu, tagad. Tur jau tā lieta, ka tas, ka tu redzi internetā kaut kādu bildi, kas izskatās baigi labi, bet vai tā ir patiesībā, kas to vairs var zināt, vai ne? Nu, jā, uzraksti kalns, sniegs, tur māja, un tev jau ir bildi gatava. Vai ne, uztaisīs. Un pierāda, ka tā nav bijis. Tā kā jā, likās tāds interesants pasākums. Meža ugunsgrēks uz kuģa. Uz kuģa, kur braucam. Piebrauc šitie te ar motoriem, ar lomiku izsit sānā caurumu, lai viņš apgāžās. Jā, es nodzēsām, viss kārtībā. Atceļam paniku. Visi kontrolēts. Meža ugunsgrēks. Jā, tas būtu tāds interesants pasākums. Bet, nu jā. Tāda bija tā. Man saistās tas viss mešs ar mūsu tīzlajām vecajām padomju laika mājām, kurām aug virsū bērziņš 1 vai 2. Ja jau arī drīz, tad tev aug uz jumta vienkārši, un tad tev, kur tev lampa pie saknēm? Jo augušas augšiem stāvam, jau tas jau ir pa ventilācijām, ne? Jā. Tas arī ir jau, ne, kā aug koku, tad nebrīnies, ka tev, ko paneļu mājai jau nekas. Ko tev tas koks uz jumta, neko viņai jau tāpat vējš pūš cauri. Viens koks vairāk stabilāk būs. Uz jumta neko nemainīs. Nu jā, tas bija interesanti, jā, ko mēs redzējām. Jāpaļosimies kaut ko mēs teiksim vēl, kas mums šeit padomā. Es nezinu. Es varu pateikt, lai mums tā kā seko visi. Jā. Sociālajos tīklos. Jau kaut kas sāk uztēties, tas ir priecīgāk, mēs jau aktīvāk darbojamies. Jā, Facebookā mums ir grupa, Instagramā varat piesakot. Jā. Un klausīties var Spotifyā. Protams, ja ir kādi jautājumi, droši rakstiet. Atbildēsim ēterā. Jā, nav problēmu. Spotifyā, Apple podcasts un YouTube'ā, kurā cerams, ka kādreiz jūs mūs arī varēsiet redzēt. Redzēs. Redzēs vai redzēs? Redzēs, bet uz to tāds plāns ejam. Ir, jā. Tā kā. Pamazām notiek viss. Labi, dalieties ar mūsu podcastu un klausaties mūs. Un paldies jums. Tiekamies nākamajā epizodē. Čau!